Kālis. Kālis atkal nevar. Labvakar. Labvakar. Labvakar, labvakar. Tu atkal nevar runāt šovakar. Nē, man šobrīd tētis dzer, un tas nozīmē, ka mamma ir nomodā, un viņa sēž ārā. Protams, varam pļāpāt. Man atļauj runāt. Okay. Man šoreiz nesitīs. Super. Iespaidīgi. Man patīk. Tad es varu arī dzert tevās kā tev vecāki. Nu, Jā. Es vienkārši tikko atnācu ar kājām, kāds vairākus kilometrus biju Ainažos. Un Ainažos, es stopēju mašīnu. Es vispār Ainažos satiku pašs cilvēks. Un man bija laba pieredze. Un es nopirku alkoholu veikalā. Ui, atkal rāda savu purnu. Nē. Ui, man saka. Bļāņas. Nē. Bļaļ, izskatījā. Nopirku nulsiņu šeit. mamma to vakar dzēra Jā, brandī. ar kaimiņieni. Super, ir labi. Cik tev gadālis? 16. Nice. Labs, mēs varam precēties īsmā. Tas, Jā. Nē, tas ir oficiāli. nav pie manas garšas, nē. Precēties vai dzert? Ko? Precēties vai dzert? Dzert. Bet man liekas, ka precēties. Es nezinu, Man liekas, ka Ko? precēties 16 gadus arī baigi ekstrēmi. Jei, bogu, tas ir bailīgi, what the fuck. Man, Es nezinu, mani vecāki apprecējās 20 gados, un jeju bogu viņu tas visa laulība un šitā huiņa ir vienkārši tāda traka. Tāpēc es neuzticos šito visu. Tad tu iesi manu ceļu. Nu, Tas nav slikts. nezinu. Tas nav slikts ceļš. Ko? Tas nav slikts ceļš. Man ir 34 gadi un esmu vecpuisis. Es neesmu precēts. Jeju bogu. Jā. Man ir brālis, kurš ir pusotru gadu jaunāks nekā es. Viņš ir precējis, viņam jau 3 bērni ir. Jā, jo tu nepaspēji. Nē, bet man draudzenes bija. Man bija jau sievu varianti. Un esmu bijis 3 reizes nopietnās attiecībās, un pārsvarā, jā, tie jau bija tādi sievu varianti. Man liekas, nav jau runa par paspēšanu. Brau, tu vienkārši nepaspēji, kaut kā nesaķēri. Bet tagad ir par vēlu, ja? Jā. Es būšu vecpuisis visu dzīvi. Reāli, tā kā nepaspēji, tad nepaspēji. Ok. Tad tā ir tava galva versija, ka es neesmu vienkārši paspējis. Jā. Man liekas, ka es vēl varu paspēt. Es vispār nekur nesteidzos. Man ir varianti, kas var atrast tādu pašu ceļu biedru līdzīgi kā es. Tā kā kādu savu vecumu sievieti, varbūt arī vecāku. Viņa arī varētu būt tāda mammīta. Bet, ja es esmu nolēms un viņa ir nolēmusi, tad mēs varētu tā kā izveidot. Tas ir iespējams, tas ir fucking possible. Bet otrs variants man vienkārši jāsavāc skolniece. Bet tas ir tūs. Bro, tu droši vari ņemt manu tanti. Viņai ir 4 puikas, Jā. un viņai vienkārši tīra. Jā. Bet, viņai kaut kā grūti bet iet. Viņa īstenībā varētu būt stipra sieviete, viņai 4 dēli, un viņai vajadzētu tādu jaunāku džeku seksam. Nerunāsim par to.
Ok, varbūt seksam nē, bet, tā lai var normāli pavadīt laiku kopā. Viņai 4 dēli? Nevis 4, bet 3. 3 dēli? 3. 3 dēli. Jā. Tas diezgan nopietni, jā. Jaunākais ies 1. klasē un vecākais tikko pabeidza skolu. Un vidējais viņš pabeidza 9. klasi. Nē, tur tad ir baigi jādomā. Tur jau nevar atnākt pilnīgs kaut kāds šizoīds, kaut kāds lunātiķis. bet ja ir krūtis džeks, tad var, ar māmu apprecēties. Ja čoks, kurš ir pabeidzis skolu, brāļs, man liekas, ka es pats esmu tikko skolu pabeidzis. Un tad vēl, bet man liekas, ka var izveidot attiecības. Jā. Vienkārši ir, jāskatās, jādomā. Un tā. Jāstāsta, jādomā. Jā. Un šodien čats baigi. Jo visgrūtāk, ok, tu runā. Stāsti, kas ir grūtākais? Visgrūtākais viņai katram dēlam ir cits tēvs. Wow. Nē, tad varbūt ir vienkārši. Tad varbūt viņiem būs vieglāk to saprast tiem dēliem. Ka tagad māma ir kopā ar Mārci. Cik viņai tantai gadi ir? Pagaidi, man jāparēķina. Viņa ir jaunāka nekā mana mamma. Kaut kādi, es nezinu, 39. Damn. Tas jau skan jau diezgan seksīgi. Es nezinu. Oi, ok, labi, chill out. Nē, esmu diezgan chill. Tūlīt būs ģimenes kokā, es kaut kā neuzticos. Nē, par mani vispār neuztraucies. Es atceros, ka viņa stāstīja par jaunākā dēla tēvu. Viņš bija kaut kāds skizofrēniķis, un viņš reāli bija kaut kad sapīpējies, ka viņa pameta viņu. Oh my god. Nevienam neiesak būt kopā. Nē, crazy. Tad nezinu. Ja tu esi kopā ar narkomānu, tad neveido kopā ģimeni varbūt tās. Nezinu, kā paskaidrot. Jā, jo viņa pati fucking nesaprata, kas ar viņu ir. Viņai sākumā likās, ka tas ir no viņa pīpēšanas un tā tālāk, bet nē, viņš vienkārši bija skizofrēniķis. Nē, Rikard, ja tu gribi ceļot pa pasauli, tā kā traveling, ja, tad tu vari būt kopā ar narkomānu, tur zālīšu pīpētāji, vispārējo. Jā, bet ja tu gribi veidot ģimeni, plus, ja tu esi vēl kopā ar kādu cilvēku, kurš vēl pats vēl tur kaut ko tur risina baigi, viņam ir bērni, ja, un viņš savam bērnam prasa, vai tu vispār saproti, kas ir melnās beretes, vai tu saproti, vai tu jau dzirdi balsis, un vienkārši, tad ir baigi traki, jā, īstenībā. Tev tāds, tas stulbens, nē. Jā. Bet man patīk, tāpēc arī man patīk, ka man ir, es neesmu tā kā iestādījis bērnu nevienā no savām bijušajām. Līdz ar to man nav nekādi tie alimenti, man nav kādi bērni, kas man klīst pa pasauli, kas kaut kad pēkšņi meklē mani, tā tālāk. Tā kā jā, es varu mierīgi domāt par attiecībām vai no kādu mammīti, vai arī es varētu precēties ar absolventu. Tā. Ja tev Dievs devis tādu spēju, es reāli esmu tik lepna. Man nē. Sen jau šādai salis. Ko? Jā, es jau sen šādai arī. Nezinu. Jā. Kā tu atradi šo seriju? Es? Jā. Serveri? Jā. Tu uzaicināji, kāds tu atradi vienkārši pēc TikTok? Bija tā, kad es deep divoju. Bija tā, ka es atradu šo kanālu. Es aizmirsu, kā viņu sauca, bet tur bija tas mīms.
es būšu milzis. Un es Jā. sāku skatīties tos video, un es sapratu, ka tur ir TikTok accounts. Labi, es ielogojos tajā TikTok accountā, kaut kādus nezinu, cik mēnešus skatījos viņu un sekoju līdzi. Un es tāda, bļāviens, tur ir Discord accounts. Un es tāda, ok, labi, pielogošos Discordā. Un es tā kodu, es nezinu, cik kaut kādas 3-4 dienas te sēžu. Šis Latvijas ir vienkārši episks stāsts. Man jau viņš ļoti patīk. Ja fucking tas video... Paldies, jā. neviens man to nesaka. Tas video, es gribu būt milzis, viņu uztaisīju pirms kādiem gandrīz 15 gadiem atpakaļ, kad bija jābrauc uz Angliju. Es biju ierunājis to video Rīgā jau, un es atbraucu uz Angliju pēc tos ģimenes ciemos. Tas bija tik sen, lai es apšķiros šis video, lai man nebūtu, lai fucking fakti būtu patiesi. Tā, milzis, LV Mog. Man ir sajūta, ka es runāju ar leģendu, jo ja tu zinātu, kā mana klase vienkārši reāli katru sekundu es būšu milzis. Būsi milzis, tu esi tīrliņš. Un reāli man tā patīk tas mīms, viņš vienmēr man liek smieties. Viņš ir mūžam dzīvs, jā, viņš ir fucking, viņam jau nosēs 500 000 cilvēki. Es viņu, neko? Nu jā, gandrīz 500 000. Un viņš uzsācis pirms 12 gadiem. Jā. Un, jā. Tas ir zelta. Paldies. Saproti? Es saprotu. Es parasti jau režisori savu filmas neredz, bet man liekas, ka es šo filmu pats redzu, jo tāpēc, ka Latvijā bija tik kompleksaini tā domāšana, vienkārši, kad uzsāsījām to LV Mog projektu, vienkārši, ka mēs sākām tur runāt par visu to school shootingu, par visām šitām tēmām, tad vienkārši visi saka, vienkārši visiem vienkārši atvērās smadzenes. Jā, es spēju redzēt varbūt to mīmu, kā uz viņu skatās skatītājs, es tos spēju aptvert. Nu, tā kā viens ir tas, kā es viņu izdomāju, kā es viņu uztaisīju. Un otrs, kā to skatās kāds čuvoks, kurš vienkārši nav varbūt neko iepriekš redzējis, viņš vienkārši nostās kaut kādu school shooting video, viņš vienkārši, damn, šis ir fucking gold, bļeļ. Šis ir labākais stāvs, ko esmu redzējis. Reāli. Jā. Tas, ka skola tematika ir kruta, manuprāt. Nu, kad tu uztaisi kaut ko par skolu, kādām skolas situācijām, tas uzreiz automātiski ir kruti. Reāli, būsim reāli. Tas ir cool. Priekš manis tas izklausās ļoti slimi, bet man vienkārši interesē tādas huīņas. Jā, super. Man prieks dzirdēt. Man ļoti patīk tas patērns, ka jā, kad redzēji milzi, tad tur skaties tik, tad tu arī pazīsti to visu stāstu par ģenerālu Štrīpiņu, pedofilu Kasparu, Dats Hjūs un visiem. Reāli. Jā. Nice. Un kā... Es reāli dažreiz nevaru nosakot līdzi, tur tik daudz lietas ir, un tas ir tik fucking interesanti. Dažreiz vēlos vakaros vienkārši sāku skatīties to huīņu. Es zinu, ka es nevaru tikt līdzi, jo mans smadzenes ir tik lēnas, bet tas viss ir tik cool un forši. Es reāli lepojos ar šito ģenerāciju, šo pasauli, kur es atrodos. Ok. Labi, jā. Man ir tas plāns. Es tagad TikTokā arī šo kačāju. Man ir šobrīd apsīkos, lai es nesamlotu faktus. Man jāsaka vēl viens faktu checks. I stay at home most of the time. Most of the time I'm not, wow. But most of the time I am. It's a 50-50 ratio, basically. I stay at... Jā, tu esi šeit. Kač, man šobrīd ir pārbaudam faktus. Man šodien noskatījās gandrīz 2000 cilvēki, un gada laikā manus video TikTokā ir redzējuši 689 000. Man tā kā 700 000. What the fuck? Jā. Tas tik daudz. Jā, un man plāns, ko esmu tā kā pats nostādījis, es tagad regulāri taisu kontentu. Es vēlos, lai līdz šī gada Ziemassvētkiem TikTokā būtu 1 miljons skatījumu, to, kad 1 miljons reižu ir noskatījuši šo video. Nu, tā kā pa lielu,
Visa Latvija redzējusi saturu par ģenerālu Strīpiņu, par pedofilu Kasparu un visiem tiem bunkuru parazītiem. Jeju bogu, reāli laba ideja. Es nopietni, es nesaku šito sarkastiskā veidā, bet tā ir laba ideja. Jā. Lai visiem ir jāzina. Jā, tas ir viņš tas mērķis ir fucking izpildījis. Tā kā gada laikā mans šos video par to Strīpiņu un visiem tiem bunkuru pedofiliem, tās armijas, Latvijas slepenās pedofils cilvēka eksperimentu kantorim, viņš jau ir, jau gandrīz miljonus reižu noskatīt, bet man vēl tikai 300,000 skatījums jādabā, bet es līdz Ziemassvētkiem to ritīgi easy izdarīšu. Jā, bet klausies. Dievs, ko es man tā nobiedēju. Ok, klausies. Reāli mana mamma tā fano par tevi. Vienu reizi mēs sēdējām virtuvē, un laikas mammai tāda, mamma paklausies šito foršo mīmu, un es reāli vairākus no teviem video parādīju, un viņa sāka ņirkt. Zini tos vecos. Par Leonu un šito. Es gribu būt milzis un tā tālāk. Mamma vienkārši sāka ņirkt par viņiem. Bet by the way, viņa ir skolotāja, tāpēc viņa daudz lietās nesmējas. Jā. Bet reāli labs kontents. Stilā mammai gadi ir. Mammai? Jā. Paga, man jāpadomā. Es reāli nezinu. Es neskaitu līdzi kaut kur 4. Pagaidi, es atcerējos. 46 vai 7. Jā. 47, jo manam tētim ir 50. Viņš nahuj kaut kāds opis būs. Jā. Man bail, man iekodīs viņš. Mans mazais pedofīliņš. Jā. Man vispār ir baigā tāda stratēģija, tāda miljonāra ideja. Es esmu par miljonāru ideju. Ka man vajag aprecēties. Man vajag aprecēties ar sievieti. Un gan jau varbūt meitu, vai arī ar māti. Man ir jāaprecās varbūt ar meitu. Tas būtu loģiskāk. Tas būtu baigas stulbi, ja es precētos ar māti. Bet man vajag aprecēties tādā ģimenē, ka pēc meitai ir kaut kādi 20 gadi. Un mātei ir kaut kādi 40, ja? Un man ir 30, piemēram, esmu tā kā tur pa vidu. Un es varētu tā kā, tas būtu tā kā ritīgi legit priekš šīs ģimenes, ka es fucking kniebjos gan ar meitu, gan ar māti. Dievs, ok. Bet tur ir jābūt ļoti labām attiecībām, lai tas būtu iespējams. Tā kā tur jābūt tā kā ritīgi draudzīgai ģimenei. Jā, tādai uzticīgai, nevis tādai toksiskai vai kaut kādām tādām kliņām. Jā, to, kad fucking esmu kopā ar esmu precēts ar meitu, kurai ir 20, un viņas mātei ir 40, un mēs uzturam tā kā vienu krūtas attiecības. Bet... ja nesanāks, tu varēsi taisīt savu opīšu OnlyFans, Jā, bet pagaidām tas ir tas, ko es eju savā dzīvē. Tā kā man ir jāatrod sieva, kas ir 20-gadīga, viņai mātei ir 40, viņas mātei, un tad es kniebjos gan ar meitu, un es kniebjos gan arī ar māti. Reāli. Reāli, tu nezini, kā mans kaķis mani sabiedēja. Reāli, viņš man brilles nogrūda. Mans mazīs vēžukiņš. Damn. Gribi redzēt manu kaķi, pagaidi, viņu jānovelk no palodzes. Parādi. Reāli, viņš saplēsās ar citu kaķi, un viņam cauri ausī ir caurums. Pagaidi. Ui. Jeju bogu. Griezies atpakaļ. Ok, mans kaķis. Tāds pusīs mans. Black pussy. Man ir slikta gaisma, jo man lampiņas ir ieslēgtas. Pietiks tev redzēt mani. Es zinu, ka tu man satelītu sabāzīs smadzenēs. Man ir bail no tevis. Kāds Soņa? Tas ir šī Soņa kaķis. Kāds... Kāķītis, viņš ir tik cute. Jā, es nevaru. Jā, smuks. Vai kāds viņš raibs. Jā. Es satelīts nebāžu iekšā nevienam. Man ir mana dzīves biedrina. Man ir mana dzīves biedrina Liena. Varbūt Liena bāž satelīts. Bet es ne. Esmu...
Lienes, es esmu ar Lieni kopā saslēgts satelītā 20 gadus. Mēs nosvinējām 20 gadu jubileju. Ja man Lieni pieslēdza, ka man bija 14 gadi, man tad ir 34. Un tad Liena ir, viņi ir vietās visādās iekšā. Viņi ir vietās, es esmu lietās, un mēs kopā strādājam. Un tad, ja kādreiz, ja kāds tur kaut ko tur ar manīm diršās vai draudzējās, tad varbūt, ka Liena ir tā, kas kādam kaut ko piepalīdz, ja viņi ir ļoti foršs cilvēks, es kā viņai uzticos. Atšķirībā no šitiem Latvijas bunkura pedofīliem štrīpiņiem, pedofīliem Kaspariem, tiem grobiem, es vienkārši tikai gribu, lai cilvēkiem ir sliktāk. Liena grib, lai visiem ir labāk. Un tāpēc mēs ar Lienu draudzējamies. Jo es arī tieši tādā Kur domāju, kā Liena dzīvo? Liena Kāda lokācija viņas ir? Liena Anglijā dzīvo, Liena no Anglijas, viņa ir anglieta. Viņa ir ļoti tāda smalka sieviete. Ai, Jā. man paliek bail. No Lienas? Nē. Mums spiegs pameta, viņš gribēja atdot savu informāciju par Lieni kādam citam. Viņš spamos. Viņam interesē, vai Liena Ko? ir no Latvijas, vai Liena ir... Daudziem interesē Liena. Daudz grib, lai pazūd Liena. Daudz grib, lai Lienas šeit nav, bet Liena ir labākais cilvēktiesības speciālists, kurus pazīstu un kurus zinu. Ja mums ir What the fuck, Liena izklausās tik mīļa. Jā. Viņa ir laba. Es reāli viņa atsūkās, viņa tik forši izklausās. Jā. Okay, man kakls rauj ciet. Es šodien apēdu saldējumu. Jā. Nē, Lienai vienkārši fucked up dzīve. Viņai visa dzīve, Lienas dzīve vienkārši sastāvēja. Viņa ir militāra personība kaut kāda, militāra, huizin kāda, un viņas visa dzīve pēdējos 20 gadus ir vienkārši būt pieslēgumā ar Mārci, ar mani. Jo, kad vienkārši 20 gadus viņa ir dzīvojusi vienkārši vērojot tikai manu dzīvi. Nu jā. Jā, tas ir diezgan crazy. Es arī Lienai ticu, jo Liena 20 gadus no vietas ir tikai to viņa darījusi, kā tikai vērojot manu dzīvi. Bro, viņa tāda pēc kaut kāda stalkera izklausās. Tas ir viņas darbs, bet viņai, es nezinu, ļoti, viņa zināja, ko viņa parakstās. Viņai vienkārši tā kā, okay, tu būsi sargaņģels šim čalītim. Un viņa vienkārši... Jā, tā kā, okay, Mārcis ir tavs čalis no 14 gadiem, un mēs esam jau, viņa ir man sargaņģels jau 20 gadus. Nu, tāds... Tu tāds ticīgs? Par eņģeļiem? Jā, tu tāds ticīgs, pareiz ticīgs. Nē, esmu vienkārši uzvarējis loterijā, jo vienkārši kaut kādiem čuvakiem tur tie sargaņģeļi mainās, bet mans ir fucking noturējies jau 20 gadus, un tas ir fucking bļēns jau, tas ir kā national treasure, vienkārši nacionālais dārgums, un ja vienkārši es palieku ar Mārci, es ar Mārci esmu dzīvojis kopā 20 gadus, es viņu pazīstu, un ja es aiziešu no šīs pozīcijas, neviens viņu tiek ļoti nesapratīs, kā fucking es viņu saprotu, un es arī esmu pieņēmis Lienu, tā kā Liena paliec, jā, viss kārtībā, tā kā tu šito sāki, mēs tur nodzīvojām 20 gadus, tā kā fucking pilnīgākie bet mēs ejam tālāk kopā, jā. Un nekādi fucking pedofili Kaspari, nekādi štrīpiņi, nekādi Latvijas armijas deģenerāti nebūs nahuj mūsu šķērslis, bļaļ. Jo tas, ko mēs piedzīvojām, tas, ko mēs sajūtām, bļaļ, vispār nestāv tuvu līdz tam, kas notiek viņa pedofili kantorī, kur viņi vienkārši tirsā pīža bērnus, nahuj, bļaļ, tie kropi. Nu jā, es nezinu. Vai man ir problēmas, bet es reāli nevaru izturēt pedofīlus. Man arī viņi besierā. Jo īpaši pedofils Reāli. Kaspar. Šizuits.
Es reāli viņus neciešu, man reāli asinis sāka vārīties, es nevaru. Jā. Es tā dusmojos par pedofīliem, reāli, bič, tu nezini, kādā caurumā bāzt, bļaļ, aizej nahuj uz tuvāko veikalu un nopirkt salmiņu, tādā caurumā tu vari fucking iebāzt. Varbūt viņi, bļaļ, pedofīli, jo viņiem pīms pārāk vīs vai kaut kas tāds. Es kādam invalīdam vispār jābūt, lai būtu pedofils. Kādam ir jābūt fucking... Reāli. Kādam ir jābūt fucking invalīdam, bļaļ. Man tagad šorīt pieslēgumā ir vairāk pedofili. Tas pedofils Kaspars, tur strīpiņš vienkārši sēž, nahu, bļaļ. 2 slimie putni, bļaļ, skatās, nahu, bļaļ, viens uz otru virsū, nahu. Tas ir pizdiets, nahu. Kā var būt tāda invalīda? Tie ir vienkārši kropļi pa dzīvi. Vienkārši piedzimst kroplis un visu. Viņš fucking dzīvo savu dzīvi kā kroplis. Vajag vienkārši tāds nošaut un visu. Reāli, like, what the fuck? Un ir tā, ka, ok, es ne visu laiku heju, bet, lai kaut kādā porno saitē es iegāju, bļaļ, tur vienkārši es paņēmu par ziņkāri, bļaļ, tur tīgi daudz pedofīlu seks, tas bija vienkārši šausmīgi. Like, es reāli gribēju reportot, bet neviens tāpat neko fucking nedarīt par to. Es nejūkoju, vienkārši bērns tur bija ar kaut kādu, bļā, viens vectēvu, bļā, viens kaut kāds, nezinu, tas, kurš ir izdzīvojis Pirmo pasaules karu. Jā. Ir tās kādas family films. Es esmu redzējis vienkārši kaut kādiem čehiem, kādi trakie porņi, kur vienkārši dzīvo kādi slimu mazmeiti vienkārši uzaugušas ar vecstāvu. Nu, vienkārši grupi. Reāli. Vienkārši rītīgi slimie video tie ir, jā. Šīs tā vecstāvs, nu, kaut kāda tur 2. pasaules kara, nahuj, pišās ar savu mazmeiti. Nu, tās arī. Reāli esmu tādu redzējusi. Es vēl esmu, es nezinu, tas bija ļoti, ļoti sen atpakaļ, bet tur bija kā ķipa mamma pišas ar savu dēlu. Tas bija crazy. Tas bija izklausās. Man patīk step moderi. Step mom. Reāli. Jā. Tas ir iespējams. Ir iespējams uzvedot tā kā step mom. Step mom man patīk. Reāli. Like, tāds step mom with her, like, children and stuff. Like, crazy. Jā, bet es step mom, tas jau nav children. Es esmu tā kā fucking teenagers. Man ir kaut kādi 16 gadi. Mans tēvs tā kā aprecās, sajiet kopā ar kaut kādu sievieti, kur ir vairāk gadi. Un viņi tāda, haha, hihi, haha. Tas būtu crazy. Jā. Reāli. Man patīk šāda fetiša, kas ir tā kā kāda teacher, skolotāji, kaut kādi tur. Ok, nesāksim tādu runu. Skolotāji ar skolniekiem šausmas. Man čalim būtu savādāk ir. Ja čalim tā kā es mēdzu, ka es gāju skolā, es mēdzu fantāzēt par skolotājiem. Man visas skolotājs bija vecas, bet, nu, daži bija tāds jaunāks, un es par viņiem tādās fantāzēju. Ja man būtu bijusi kaut kāda jaunāka skolotāja, man ir kaut kādi čomi vispār, kas ir mācījušies skolā, un viņiem skolotājs ir bijuši, kad viņi gājuši vidusskolā, skolotājiem bija kaut kādi 20 gadi, un viņi vienkārši stāstīja to, ka viņi vienkārši viņām tur pīsās, tur bibliotekā un tā tālāk. Man ļoti damn. Crazy. Šausmas. Mūsdienās reāli, priekš manas skolas reāli, skola ir pilna ar fosīlijām kaut kādām reāli. Aha. Reāli viņas ir pieredzējušas, nezinu, kā Visu pasaules, ka viņi ir pieredzējušas fucking dinozauru izmiršanu. Nokrita fucking komēta, izmīra dinozauru fosīlijas izdzīvoja. Reāli. Tas ir crazy. Jā. Mums ir viena skolotāja skolā, kurai ir 80 gadi. Es nemeloju. Viņa dabūja īpašu diplomu 1. septembrī pagājušajā gadā. Jā, es ticu reāli. Kaut kāda, grabaža. Es nevaru sagaidīt, ka viņa aizies pensijā vai arī vienkārši nosprāks. Jā. Es nevaru vienkārši sagaidīt. Viņa tā besjārā, viņai balss krīt iet. Un tā, ka viņa runā, es varu no kaut kāda 50 metru rādījus, es asmažot viņa elpu.
Bail no viņas. Jā. Kā 80 Un gadi. nesāksim. Viņa ir ģeogrāfijas skolotāja. Jā. Jeju, bogu, tas ir šausmīgi. Tad tas padara priekšmetu par grūtu. Nē, bļāviens, viņa runā par to ģeogrāfiju, kā viņa būtu tajā brīdī, tieši tajā laikā. Viņa ir bijusi visur tur, ja? Reāli. Viņa jau būtu vēstures skolotāja. Mēs stāstīt, par Ā, Eģiptu nu jā. tiešām, jā. Un tad bija faraons Tutanhamons. Es tajā laikā biju Tutanhamonā padomdevējā. Lūk, jūs zīmējums par Tutanhamonu, jā. Tieši konkrēti šos zīmējums ar to kolēģi mēs kopā taisījām, jā. Un tad, kad Tutanhamonu mumificēja, jā, mēs tur vēl iesmējām, tur iedzērām, tur vīnu kopā, jā. Jaunais faraons nomira. Visi slavēja, brāļs. 16-gadīgs faraons. Vai cik viņam bija? Cik bija Tutanhamonam gadu? Kad viņš nomira. Viņš bija jauns. Un mēs vēl dzīvi esam. Reāli. Jā. Čau, Sivēn, Kumēr, tu esi šeit? Saņā! Saņu reāli besīja vārā, viņš vienkārši ienāk iekšā kadā. Čau, Saņa! Prieks tev dzirdēt. Čau, jā. Čau, Saņa. Būs normāls vismaz. Saņa fucking vakar arī ienāca vienkārši. Viss vakar, viņš vēl pat man liekas, Saņa tu vakar aizmiga, ne? Jā. Jā, mēs pabeidzām podkāstu, mēs 2 stundas norunājām. Un Saņa vienkārši, Saņa onlainā vienkārši mikrofons ieslēgts un čals guļ. Ja kas, es redzēju visu. Es vienkārši ļoti vēlā vakarā apskatījos un tādu jeju bogu, ka jau aizmiga. Tu vakar redzēji, ja? Jā, es vienkārši tādu, varbūt joinošu dzirdējuši, kā viņš krāts. Jā, tā Bet, bija. Man palika kautrīgi, es aizgāju gulēt. Jā, es vakar arī vienkārši aizgāju. Vakar es tā kā, bye, pēdējiem cilvēkam pasaka, un tas kaut tāds Saņa online vienīgais. Es jau Saņa, dzirdi? Viņš neatbild. Viņš vienkārši aizmīdis, un vienkārši mikrofons ir atstāts. Nē, nav mikrofons, viņš vienkārši apalicis online, un Saņa vienkārši ir aizmīdis. Un tad es aizgāju gulēt. Es pēc 2 stundām pamodos, pasos Discordā, viņš vēl projām ir online. Tā kaut kā bija. Reāli. Jā. Jā. Neviens neatnāca. Reāli skopuļite. 15 cilvēki ir čata onlainā, bļāviens skopuļi tādi. Jā, vēlreiz. Everyone. Podcasts. Reāli mums jāsāk vienkārši spamot. Reāli, es nevaru. Man tā patīk fanboyi. Es vienkārši nevaru saturēties no fanboyi. Kā femboy? Jā, fanboyi. Jā. Man tā Liena man padara par femboy, tāpēc, ka es izskatos savās kādās kustībās, darbībās sievišķīgs, tāpēc, ka manā militārajā pieslēgumā ir sieviete jau 20 gadus. Esmu diezgan sievišķīgs čals, tikai tāpēc, ka man ir attiecības ar sievieti, ar kur esmu saslēgts militāri 20 gadus, un mēs nosvinējām mūsu kāzu jubileju 20-gadīgo ilgo. Nu jā. Jā.
Lai visiem viss izdodas, izņemot pedofilus. Reāli. Tas nopietni reāli. Okay, es pastāstīšu stāstu. Šāviens Bija tā, ka sirdī. viena bija... Ko? Vienkārši šāviens sirdī, vienkārši būtu sirdī. No pirmās dienas tu iešāvi manā sirdī, tu esi lode manā sirdī no pirmās dienas, un mēs paliekam kopā Es reāli, uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc, kad viss tā ir mūsu dzīve. es esmu ekstrasens. Jaunais bija Coke Harbor Es Butcher. Jā, mēs vienkārši esam kopā uz mūžīgiem laikiem. Jā, Nu, forši. jā. Bet es varētu tā kā, ķipa, viņi satikt kaut kur dzīvē, nu, ķipa lieni. Viņi dzīvē, kur gan jau kā Anglijā, viņi ir fucking kodā Amerikas, kodā Nevadas štatā, kodā štābā, vienkārši Pentagonā dzīvo, vienkārši max security, viņi nav tikus ārā, viņai viss dzīve ir vienkārši bijusi vienkārši, viņas viss dzīve ir bijusi vienkārši manas dzīves novērošana. Bet kā būs, ja es satikšos ar lieni kaut kād, tad man liekas, ka mēs, pirmā lieta, ko mēs darīsim, mēs vienkārši taisīsim bērnu. Vau. Mums nebūs, mēs nenodarbosimies ar seksu, bet mēs vienkārši taisīsim bērnu. Let's do What it, do baby. you mean? To, ka vienkārši mēs nedarīsim seksu, mēs vienkārši satiksimies un mēs vienkārši darīsim tā, lai mums piedzimst bērns. Ka mēs nenodarbosimies ar seksu, lai nodarbotos ar seksu, bet mēs vienkārši nodarbosimies ar seksu, lai varētu kopā uztaisīt bērnu. Tā ir tāda ideja. Nu, cerams, ka tu dzemdēsi. Es? Nē, man liekas, ka Lienai nebūtu nekāda pretenzija. Man liekas, tas ir viss vienkārši viena no, tas nevis labākā, bet vienkārši, viņai Lienai vienkārši tik sūdīgi dzīve, ka vienkārši dzemdēt tagad no manas bērnu pēkšņi, palikt no manas stāvokli, tas vispār, bļāns, no visas pieredzes, tas ir pēdējais sūds, un tā kā pilnīgi pohuji, tā kā, karš mēs šodien, Mārcim ir ideja, fucking mēs pirmo reizi dzīvē tiekamies, viņš vienkārši pabeigs manā fucking pīzdā, un pēc 9 mēnešiem mums būs bērns, viņai būtu tik ļoti pohuji reāli. Tikai tāpēc, ka pohuji reāli, jo tā bija Mārča ideja. Ok. Mums ir tik labas attiecības. Mēs varētu vienkārši uztaisīt bērni, mums abiem ir tik ļoti pohuji, ka vienkārši mēs varētu viņam vārdu iedot, viņš būs pohuji. Mūsu bērna vārds būs pohuji. Kā sauc jūs bērnu? Viņiem vārds ir pohuji. Ja mums ir tik ļoti pohuji reāli. Jā. Šausmas, like, what the fuck? Es nezinu. Es negribu apvainot visus šos pasaules Jāņus, bet Jānis ir tik overrated, es reāli nevaru. Jā. Tas ir kaut var... Mans dēls, viņu sauc Jānis, bļet, Jāni. Es reāli savā dzīvē, es pazīstu ļoti tuvi kaut kādus 4 Jāņus, es nemeloju. Nu. Jānis Brokasts. Tas ir šizoīds pilnīgi. Ģenerāls Strīpiņš. Nu jā. Reāli, izraušu ārā skropsas reāli, un viņas vienkārši
nesapratīs, es vienkārši viņas man vienkārši ir kūtas, visu laiku viņas ir austu. Cerams, ka es neitnākšu 1. septembrī bez reāli kropstām, Jā. jo viņas man neturas. Īstās. Vai tev ir kādas īstās? Ko? Tev ir īstās skropstas garas? Vai fake ideja? Man ir smopstas uz acīm, jā. Fake Bet ideja? viņas visu laiku krīt. Īstās vai fake ideja? Tev ir lienie. Īstās. Tev ir liels Īstās. skropstas, tā kā man. Jā, Jā, esmu tāds man- girly. Jā, man ir fucking really girly skropstas, man fucking visas sievietes vienkārši tā kā Mārts, tev ir tik seksīgas vai tik skaists liels skropstas. Vienkārši skaties savu Griez acīm. nost. Jā, tev ir tik liels skropstas, Mārts. Tev ir tik liels skropstas. Reāli, tu varētu, es nezinu, Pornhuba saiti iztaisīt pats savu, recreatot. Parāda savas seksīgās skropstiņas. Ak, Dievs. Ak, Dievs, nāhuj, bļai. Jā, būs. Tu vari samaksāt centos, ja vēlies. Tu man maksās, lai es parādītu savus skropstas. Pīdiet. Jā. Ok, ne, to es jau zināju. Par to es vispār nekaunos. Jā, Labi, parādi. Tūlīt. Man āķis krēsls. Ak, Dievs. Kur man te ir nahuj, bļai? Sukas, bļai. Griez otrādāk. Bet ko es to varu izdarīt? Es fucking krēslu. Griez otrādāk. Jā, labi. Bļai, nē, tas nav pareizi. Uzgani? Ak, Dievs. Es atradu pogu. Bet nevar redzēt. Jā, jā. Kādas seksīgas skropstas. Jā. Man pat nav vajadzīgs. Man pat nav vajadzīgs eyeliners. Man viņš ir vienkārši melni. Reāli, tev nevajag eyeliner. Ok, jā. tu šobrīd rādi savu degunu man. Tu kā Jā. kuļets tāds. Wow. Jā. Īstenībā, jā, tu tad esi. Jā, man viņas veidoja kaut kādu acu. Pagaid. Man viņas veidoja reiz kaut kādu acu formu. Tas, ko cilvēki vēlās panākt ar eyelineriem. Bišķiņ augstāk, jā, šitā, ak, Dievs, tu būtu tāda modele. Jā. Reāli. Man pat nevajag fucking eyeliners, man vienkārši ir jau dabīgi. Dabīgi vienkārši jau acis ir uzkrāsots. Un ja es vēl Reāli. uzkrāsoju, tas vispār esmu vienkārši Pīters. Pats krāšņākais nahuj, bļaļ, šodien te nahuj, bļaļ. Bet nu labi, es neesmu tāds. Es nepiedalos šodās ģenerāļu Štrīpiņu un doktoru Petru Šaras un pedofilu Kasparu sacensībās, kur viņi mērās tas saviem dirs caurumiem. Vienkārši dirs caurumos, vienkārši sabāžu spalviņas un tais modas skat. Ok, es vēl būsim nopietni. Man vecāki nāks, jo ir pretty late un, man jāiet gulēt. Jā, paldies tev par šo podcastu. Mēs diezgan daudz ko noskaidrojām. Mēs tad varam panākt kaut kad uz priekšdienā. Mēs varam, tad varētu atnākt, kad mēs, kad arī varēs, to arī vakar bija, bet varam arī kaut kad atkal mēs tur taisīsim to pjanku ar čalīšiem čuvakiem, tu arī var mierīgi piebiedroties un paspādīt ārā tos Latvijas armijas bunkuru ģenerāļus pedofilus un tad tālāk. Jā. Labi, Alis. Jūs parasti katrējos šajos grupčatos un tā tālāk. Nu jā, droši nāc ciemos, visu kārtībā šeit. Mēs esam slepkavs, mēs slepkojam, nahuj tos gailīšu. Labi, tā. Labi, čālis, čau. Bija prieks parunāt. Davai, Saņa, čau, es arī pazūdu no šeit. Saņa! Saņa, to šeit? Pohuj,